Sveiki, labdien! Mēs esam treneri no Sporta kluba Centrs. Mani sauc Juta. Mani sauc Pāvils. Un šeit mēs atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem sakarā ar stipro skrējienu. Visērtāk būtu, ja skrietu ar pieguļošu apģērbu. Un, ja ir iespēja ar lentām aptīt apkārt gan pie piedurkņu zonā, gan pie potītēm. Un tāpatās arī apavus vēlams ir aptīt apkārt ar lentām, lai iet cauri šķēršļiem, kā pieņemsim dubļiem, lai nepazaudētu savus apavus. Un, protams, arī izvēlēties tādus apģērbu gabalus, kurus nebūtu žēl pēc tam izmest laukā. Attiecībā uz sporta apaviem, ar kādiem skriet, ir aizliegts skriet ar naglenēm, ar bučiem. Ja, ja būs kājās viens no minētajiem apaviem, tad persona tiks diskvalificēta. Ja, tas ir bīstami ne tikai pašam, bet atkal uz pārējiem skrējējiem. Tad cimdi būtu ieteicams parasto būvniecības cimdu vietā nopirkt nedaudz glaunākus, ja iztērēt pāris eiro vairāk, un pielīmēt pielīmēt ar izolācijas lentu klāt, lai minimizētu jebkādu dubļu smilšu iekļūšanu rokā. Tas arī samazinās svaru plaukstai un būs ērtāk skriet. Es uzskatu, es skrietu hidroterpa, un es domāju, ka tas noderīga lieta, jo viņa aizsargās mazliet no vēja, jo cilvēks būs slapjš, pūš vējs, augsti, un tā tālāk. Un atkal hidroterps, kā jau Juta teica, viņš ir biežāk ar gariem piedurkniem. Garš, apspīlēts, tur nekrāsies tie dubļi, nekrāsies ūdens un nebūs skrāpējumi, zilumi un tā tālāk. Protams. Kā tu peldēsi bez viņa? Jo ūdens čērsli taču vajag. Norkeli arī. Zem ūdens šaujamo arī. Harpūnu? Harpūnu, jā. Nedēļu pirms jūs sākat ladēšanas ar ogļhidrātiem, lēniem pārsvarā. Kas tie ir? Tas ir garnīri. Pilngraudu makaroni, griķi, risi, dārzeņi, ļoti svarīgi arī. Un par treniņiem labāk netērēt enerģiju uz kaut kādiem smagiem treniņiem. Kaut kur tā nedēļas vidū var uztaisīt vieglo treniņu, lai vēl ķermenim likt vēl vairāk sakrāt visādas barību vielas. Ātri ogļhidrāti, viennozīmīgi ātrs cukurs, glikoze, kaut kas ļoti salds, saldē cukuru-ūdeņi, enerģijas dzērieni, kafiju var dzert no rīta, kas tonizē. Neko smagu, ļoti mazā daudzumā, maz porcijas. Un skrējiena laikā būs arī atjaunošanās punkti, kur būs gan cukuru-ūdeņi, gan kādu sponsoru sagādātie dzērieni un padzerties. Noteikti bez. Jo viņi var traucēt, atkal tur būs slapjš, acis var būt... Pirmkārt, jā, viņi sausinās, otrkārt var dabūt smiltis iekšā, dubļi, ūdens, viss tās traucēs. Tāpēc lecus labāk atstāt mājās. Brīva, individuāla izvēle. Vienam patīk lekt, vienam patīk skriet. Lūdzu, skatās pēc situācijas, tu priekšā ir 20 cilvēki, tu taču nepārliksi viņiem pāri. Ja, tas nozīmē, ka līdz ar plūsmu, vai arī spraucoties cauri, vai lēni, vai ātri. Ja ir daudz enerģijas, daudz spēka, var droši skriet iekšā cauri. Ja nav tik daudz spēka, līdz ar plūsmu, palēnām, jā. Un atceries to, ka šķērslis ir domāts tam, lai to šķērsli pārvarētu. Tā kā tie, kas skrien gar malām šķērsli, tas nav godīgi. Vairāk enerģijas patēriņš būs lielāks tur, kur jums jāceļ sevi, kaut kāds šķērsli, viss, kas saistīta ar spēku lietošanu, jo spēks visātrāk tukšo muskuļus. Tas var redzēt, piemēram, trenižera zāli piemērs. Un ļoti svarīgi pēc šķērsliem paņemt pa mazam tempiņu, ļoti lēnu, mazliet atelpojamies, atjaunojamies un tad sākam kāpināt tālāk. Jo pēc šķērsle ātri pārējot no viena uz otru, ja jūs neesat profesionāls sportists, tas būs nenormāli grūti un nākošais šķērsle jūs varbūt jau vienkārši apstāstīt. Tīri individuāli no sagatavotībās es redzēju, mums treniņā gāja gan sporta meistari, kas varētu principā forsēt no sākuma līdz beigām. Jā. Ir pilnīgi iesacēji, kuram es vispār ieteiktu vismaz šo reizi, pirmo reizi, ja viņi piedalās, tad
neforsēt vispār neko. Amen. Vienkārši, jā, mierīgi. Ja jūtat, ir spēks mazliet, tad hobā ātrāk šķērslis, pēc tam, kā es jau teicu, atjaunošanas pamazam. Varbūt arī kaut kāds rāviens, bet visu mierīgi, jo, kā pieredze parādīja, cilvēki nevienmēr izvērtē savas iespējas. Jā, nu klausamies savā ķermenī, ko viņš saka priekšā, kāda ir labsajūta uz to brīdi. Ļoti apspīlēti. Jā. Un galvenais vēl paņemt sievietēm vēl platformas. Uz viņiem ļoti viegli skriet, dubļos viņi tā hop, ļoti ērti un nebojā potītes. Man patīk lateks. Lateks arī var. Tiekamies 3. maijā startā. Un finišā.